Kundzīt, kur ir jūsu apliecība? Jūs zināt, ka jūs pēc kuriem noteikumiem jūs veicat šo kontroli, kundzīt? Tā, pēc kuriem noteikumiem? Jā. Es tagad man jārunā iespējams. Ja? Билетов у меня нет. Я знаю, что у вас билетов нет. Это что подписано? Почему? Как это почему? Потому что вы нет. А если у меня денег нету? А это почему заходит транспорт? Надо ехать, потому что... Я думаю, если у тебя есть деньги, что купить билет, значит, что он это может. Кто сказал? Как кто? Если у меня денег нету, я еду, если мне очень надо. Нет. А если контроль, может быть, купить? Kundzīt, pēc kuriem noteikumiem jūs veicat to iztaujāšanu? Rīgas satiksmes, tas ir Rīgas domas. Jā, un kura punkta lūdzu? Kura numura tieši? Man vajag numurs jāatcerās. Pagaidiet, ko te jūs no tiem kungiem prasat, ja jūs nezināt noteikums, uz kuru pamat jūs veicat? Kur ir jūsu formas darbs? Tagad es runāju ar jums. Nē, bet man interesē, jūs te veicat, jūs vēlties sastādīt administratīvu aktu, man interesē. Kur ir jūsu formas darbs? Nē, es nelikšos. Kur ir jūsu formas darbs? Jūs katru reizi uzvarat vienu un to pašu jautājumu. Nu, bet atbildiet. Katru otro dienu jums atbild uz vienu un to pašu jautājumu. Bet atbildiet. Kur ir jūsu formas darbs? Mums nav formas darbs dienas periodā. Kāpēc jums nav? Tāpēc, kad nav. Tātad jūs neievērojat tos noteikumus, kurus Rīgas doma ir izdevusi. Kur ir jūsu žetoni? Jūs varat lūdzu uzrādīt? Nav. Tā ir apliecība. Kur ir žetons? Kāds žetons? Jūs zināt noteikums, uz kuru pamat jūs veicat šo kontroli? Kāds žetons? Jūs zināt noteikums, uz kuru pamat jūs veicat šos noteikumus? Šo pārbaudi? Jūs zināt? Es visu zinu. Tad nosauciet numuru, punktu un tā tālāk. Ir jāzina, to es zinu. Vai jūs zināt, ka jūs pēc šiem Rīgas domas saistošiem kārtības noteikumiem pārkāpt vismaz 3 punktus šobrīd? Vai jūs uzsākot kontroli nosaucāt, kā jūs sauc, kāds ir jūs ieņemamais amats? Jā, varbūt tās, vai nezinu, kad kāds arī bankas konts man būtu jānosauc. Jums ir jāzina noteikumi, pēc kuriem jūs vēlaties sastādīšu administratīvo protokolu. Ja jūs nezināt noteikumus, ko jūs šeit darāt, jūs varat ķert pie galvas, vai kuras jūs vietas gribat, jums ir jāzina noteikumi. Savādāk, Kāpēc jūs izvairties, kundze, no atbildēm? Pastāstiet man lūdzu, pēc kuriem noteikumiem jūs veicat pārbaudu sabiedriskajā transportā? Kāpēc? Es nedrīkst telefonu turēt rokās? Kāpēc? Viņš par pirmo reizi to tā, pirmo reizi. Nu? Kāpēc es nedrīkst turēt? Nē, man nav jārunā tā. Lūdzu, atbildiet, uz kuru noteikumu pamats jūs veicat kontroli sabiedriskajā transportā. Kas jūs tāda esat, lai jūs to darītu? Apliecība, žetons, formas tāds, kur tas viss ir. Nē, viņi žetonu neuzrādīja, viņi man atbildēja, ka tāda viņai nav, tāda viņa nav kontroliera. Nu, uzrādiet, lūdzu, žetonu. Tā ir apliecība, kur ir žetons? Kur ir žetons? Nav apliecība. Apliecība ir pavisam savādāk. Apliecība ir pavisam savādāk. Kāpēc? Nē. Ja jūs prasat ievērot kaut kādus noteikumus, un šie noteikumi arī pašiem ir jāievēro. Jums nepatīk lūdzu 8990 zvanīt un pajautājiet. Viņi jums uzrādīja uzvārdu. Tā ir tikai apliecība. Tā ir apliecība. Apliecība ir pavisam cita. Un šitais ir žetons. Nē, tas nav žetons. Nu, tad uzrādiet abus, gan apliecību, gan žetonu, ja jau ir cits kaut kas. Man neapmierina, es jums uzdod jautājumu. Labi, pasakiet, pēc kuriem noteikumiem, pēc kādiem administratīviem dokumentiem jūs veicat kontroli sabiedriskajā transportā? Jā, pēc kuriem? Pēc kādiem aktiem jūs veicat? Jūs ir tā vienkārši iekārtas un prasat uzrādīt biļetes, nezinot likumus? Tad nosauciet, jūs varat man pateikt, ja jūs... Jums ir jāzina no galvas, jūs to zināt? Pēc kura punkta? Vai dienas? Varat nopaturēt turpākai zināšanai, lai nākamreiz
dabūt jaunu. Jūs man rādat sabiedriskā transporta lietošanas noteikumus, nevis noteikumus, kas attiecās uz kontroli sabiedriskajā transportā. Tie ir divi dažādi noteikumi. Diemžēl jūs viņus pati neesat izlasījusi, vai tā ir taisnība? Jūs neesat lasījusi. Jūs esat ļoti profesionāli, vai ne? Un mēs esam lasījuši,